Re! Viss ēters ir te! Raiņa dramatiskā poēma Daugava pēc pirmā uzdevuma 1919. gadā Latvijas 100 gadu pastāvēšanas laikā ir iestudēta uz dažādām skatuvēm. Arī Mārtiņš Brauns savulaik radījis dziesmu ciklu šīs poēmas iestudējumam Valmieras drāmas teātrī. Jau sestdien šo kompozīciju Daugava varēs dzirdēt Zemesardzes kora Stars un paša komponista izpildījumā Rīgas Latviešu biedrības nama lielajā zālē. Vairāk par koncertu Daugava mēs jautāsim kora Stars diriģentam Ārim Šķepastam un arī viss kors šeit pie mums. Kolektīvs ir ieradies. Jā. Labrīt! Prieks jūs sveikt šeit redzēt. Pērn mēs arī ziņojam par Mārtiņa Brauna Daugavas albumu iznākšanu, arī par Latvijas radio kora izpildījumu. Kā līdz jums Daugava aiztecēja? Daugava pienākusi pie mums ir tieši tāpēc, ka mēs esam tādi mazliet militarizēta vienība, patriotiska vienība, un līdz ar to tad Daugava un šis Zemesardzes idejas nesums, viņš ir pilnīgi sasaucās. Kā Mārtiņš Brauns atsaucās uz koncertu ideju? Mārtiņš ir visatvērtākais no komponistiem, kāds vispār ir sastapts vēl. Tas ir tāds ļoti... Pavērsiet priekšskaru, kādā gaisotnē notiek mēģinājumi? Viņš ir roka un huligānisma iemiesojums. Viņš to joprojām ir everģēlis. Bija vienā koncertā, kur absolūti pārliecinājis tāda jauneklība un tāds trakulīgums. Jums pašiem savukārt, tā koncerts tuvojas tāda spriedzīte jau tā? Jā, jo tāpēc, ka Mārtiņš ir tas dinamīts, kas mūs visu laiku lādē un uzlādē. Un, katrā ziņā trāpīt kā tas ir Ko tu gribi teikt? Pa prātam, jā. Trāpīt pa prātam. Tieši tā. Nevis pa šķīvu, bet pa prātam. Un lai Mārtiņš pateikt, ka tas bija patiešām, tieši tas, ko viņš bija domājis, jo viņš taču tomēr ir pirmavots, jā. Un viņš zina, kā tam būtu jāskan, jā. Jo, principā mums visu laiku jāskatās uz viņu. Kora aranžējums pārlikt to visu, lai kora balsīs skan tas, kas sākotnēji radīts teātra izrādē. Un tas noteikti arī kaut kāds sagatavs jau bija, bet, vajadzēja piepucēt priekš stara varbūt speciāli. Nē, šīs visas nots ir jau radītas, jau izrāda jau gatavas. Ir noslīpēts. Jā, tas ir noslīpēts. Starp citu, gribēju vajadzēt par pašu kora Stars, varbūt Evija arī var vairāk pastāstīt par to. Es lasīju, ka pusprofesionāls, respektīvi, ka profesionālu un amatieru dziedātāju salikums ir tāds sapulcinājis jūs kopā. Un es tieši gribēju teikt, ka pusprofesionāli tas skan kaut kā izlauzās tas mārts. Skan tā muļķīgi. Nē, man liekas, ka tas ir tā, šajā brīdī varbūt tāpēc, ka pašu kori dibināja 2012. gadā. 5. septembrī mēs sanācām kopā. Un patiešām tur bija dziedātāji gan no labākiem koriem, Austrum, Sola, Balsis. Bija dziedātāji, kas kādreiz dziedājuši akadēmiskajā korī Latvija, radio korī, Aves Solā. Tā kā mēs sanācām kopā un, godīgi sakot, jāsaka, ka kopš tā laika, tajā pamatsastāvā, kopš pirmās dienas mums ir vairāk kā puse, kas to uztver par tādu ļoti goda lietu un patriotismu. Un tas ir tāda pilnīgi hobijs, varētu teikt. Mēs zinām vispār koru kustībā par vīru koru megadeficītu un bieži vien par vīru sastāvu deficītu arī jauktajos koros. Es godīgi te tā, diemžēl, arī šeit tā redzot līdzīgu proporciju. Tas varbūt tāds šī rīta sastāvs jums īstenībā dzīvē pavisam cita proporcija, vai ne? Mazliet labāka ir. Ir labāka, bet no rīta ir tas, kas ir. Tie, kas var pamosties. Jā. Būtisks kritērijs. Jā. Kur jūs kā kori var dzirdēt citu? Kā kori mūsu var dzirdēt vienmēr kopā ar orķestri Zemesardzes. Mēs noteikti esam dzirdami pilsētu svētkos. Ja pilsētas kādas svin un viņām vajag tādu lustīgu un aizraujošu muziku, tad mēs esam vienmēr klāt. Bez stara neiztiek. Jā, kopā ar orķestri mums pat ir izveidotas tādas vieglās mūzikas programmas un noteikti mūs var dzirdēt arī vienmēr 11. novembrī un Latvijas valsts svētkos, kas tā kā ir mūsu godlieta. Balsis jūs esat paņēmuši līdzi, jā? Azotē ir instruments. Man tikai viena piebilde. Man šķiet, ka nebija pieteikumā, ka tas ir pa brīvu. Visi ir aicināti par brīvu. Koncerts tātad Latviešu biedrības namā par brīvu. Jā. Sestdien 23. martā. Ko mēs dzirdēsim šodien savukārt? Šodien mēs dzirdēsim vienu tādu arī roķisku dziesmiņu ar nosaukumu Krā, krā. Kaut kas, jā, tieši tā, prātā, būs kaut kas no krau. Vispār sēž. Tad klausamies, ja? Krā, krā,
tavas zelta spēles, ko tev rokā ugunsstrēles, ņemtu arī, jozies bruņojies ar varī. Aizveda māsu svešniekos, aizveda kunadu tā, saplēš ģinti gabalos, Steidzies dzēnies, neļauj plēst, mūsu Latviju ģinti dzēst. Steidzies dzēnies, neļauj plēst, mūsu Latviju ģinti dzēst. Neļauj mūsu ģinti dzēst, hei! Neļauj mūsu ģinti dzēst, hei! Neļauj mūsu ģinti dzēst! Krā!